Labvakar par jaunāko sportā. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šovakar tātad Mehiko atklāšanas spēle Meksika pret Dienvidāfrikas Republiku. Sākums 10. vakarā. Interesi par turnīru ļoti liela, kaut eiropiešiem pārāk parocīgi. Visam turnīram laikstarpības dēļ nebūs viegli sekot līdzi. Mehiko gatavojas atklāšanas spēlē tās slavenajā Azteka stadionā, kas ir pirmais, kur būs jau notikuši 3 pasaules kausa fināla turnīru spēles. Līdzvitēji sāk ierasties jau stundas 4 pirms sākuma. Lieliska atmosfēra, radīts vairākas fanzonas un vakarā ies karsti. Sākums 10. vakarā pēc Latvijas laika. Nīderlandes izlase aizdīs treniņu Misūrī. Šo valstsvienību iecienījuši ļoti daudz neitrālo līdzjutēju arī Latvijā. Un galvenais treneris Ronalds Kumans cer, ka komanda spēs noticēt sev un parādīt lielisku sniegumu turnīrā. Pašā Nīderlandē daudzas pilsētas iekrāsojas oranžā. Tā ir Nīderlandes futbola un līdzjutēju krāsa. Šie, piemēram, ir skati no Hāgas un labi raksturo līdzjušanu nacionālajai izlasei. Īpaši tiek gatavots Dallas stadions Arlingtonā, kur pirmā spēle 14. jūnijā tieši Nīderlandē pret Japānu, un vēlāk spēlēs arī tādas varenas izlases kā Argentīna, Anglija un Horvātija. NBA basketbolā 4. fināla spēle aizdīta un īsta drāma. New York Knicks spēja gluži fantastiski atspēlēties savā laukumā pret San Antonio, uzvarēt 107-106 un tagad sērijā jau 3-1 Knicks labā. Nu pat kā gluži neticama atspēlēšanās Knicks pēc pirmās ceturdaļas plus 19 San Antonio labā, pēc puslaika plus 27, vēlāk vienbrīd plus 29 punkti, bet Knicks nepadevās. Pusotru minūti pirms beigām Knicks vispār pirmo reizi spēlē vadībā ar 1 punktu, tad atguvās Spurs. 5,7 sekundes pirms beigām San Antonio vadībā ar 1 punktu, bet galotnē Bransons no tālās distances nebija precīzi, bet pēc šī metiena uzvaras grozu guva Anunobi 107-106 un tobrīd atlika 1,2 sekundes. Bransonam spēlē 36 punkti, Anunobi 33. Un komanda soli no titula un, protams, San Antonio lielu pārdzīvojumu, izlaižot uzvaru no rokām šādā cīņā. Pēc spēles, saprotams, liela prieka mainieku basketbola līdzjutējiem. Jā, un šovakar vēl nedaudz vairāk par San Antonio līderi Viktoru Vembandjanu, kas dažu sezonu laikā ir kļuvis par spilgtu līderi, par spilgtu zvaigzni laukumā un ārpus tā. Viktors Vembandjam ir visur uz ielas, restorānos un veikalos, pat bibliotekās, uz plakātiem un spēļu krekliņiem visur pilsētā. 3 sezonās viņš iekarojas līdzjutēju sirdis, Vembi vārdā pat nosauc burgerus un veido tos arī īpašā formā. Vembandjam izskatās kā no citas planētas. Viņi ievēro. Vembi parakstītās autogrāfu kartītes ir gluži vai zelta vērts un unikālākie eksemplāri maksā nevairs 10, bet 100 tūkstošos dolāru. Pat centrālā biblioteka reklamē grāmatas, kuras Vembijam pašam ir ticis lasīt. Viņš neslēp emocijas, spēlē šahu un apmeklē mūkus, vārdu sakot, zvaigzne ar milzīgu tirgus vērtību un potenciālu basketbola laukumā. Vēl nedaudz par Dimantu līgu Oslo, kas vakar beidzās vēl vakarā. Par Anetes Sietiņu jau īsumā ziņojām. Vakar naktziņās viņai 5. vietā sezonas pirmajās viņas sacīkstēs šķēpa mešanā. 59 metru un 72 centimetri padevās 5. mēģinājumā. Ilga Sietiņa bija 4. beigās viņa apdzina norvēģieti Zigrīda Borge un pārliecinoši uzvarēja ķīnieti Jaņa Dzijī, kas jau 1. mēģinājumā aizmet šķēpu ļoti tālu 67 metri 11 centimetri. Šogad viņas rekords ir pat 71 metrs 74 centimetri. 800 metros triumfēja jaunais ASV brīnumbērns Kūpers Lutkenhaus, turklāt ar teicamu rezultātu 1 minūte 42,08 sekundes, sezonas labākais laiks. Fotofinišā 17-gadīgais amerikānis apsteidz slaveno kenieti Emanuelu Vanjoni. Un Latvijas U20 junioru izlases handbolisti sākuši gatavoties Eiropas čempionāta fināla turnīram. Ļoti nozīmīgs notikums, gatavošanās Dobelēs, sākumā 20 kandidāti un plašāk par visu šo gatavošanos Andris Auziņš. Latvijas handbola junioru izlasē šovasar lielā atgriešanās elites divīzijā. Šī handbolistu paudze mums ir īpaša, jo vairums no junioriem jau iepazīti kā pieaugušo izlases līderi. Fināla turnīrs sāksies vien pēc mēneša, bet treniņi norit jau šobrīd. Mēs tā esam pieraduši īstenībā. Tas tāds laikam, es domāju, ka daudz izlasē negatavojās, bet toties mēs pēc iekļūšanas Eiropas čempionātā mēs neesam aizdījuši nevienu spēli. Tā kā mums tas vitāli svarīgi ir tomēr. Mēs neesam bijuši kopā 2 gadus. Jā. Pēdējais, kad mums bija 2006. gads, kad spēlējām elitē. Domāju, ka esam to nopelnījuši un ir jāizliek viss.
Pēdējo reizi Latviju elitē pārstāvēja 1986. gadā dzimušie handbolisti. Lieka teikt, ka vēlāk šie paši vīri veidoja izlases kodolu, kas atgriezās arī pieaugušo Eiropas čempionātā. U20 izlasē rīt pievienosies potenciālais līderis Valdis Kalniņš, kurš nolikā viesojās savā jaunajā klubā Norvēģijā. Valdis Kalniņš, viņš jau ir vecs no 15 gadiem, jo tā kā mūsu veči pieteikumi, viņi ir gatavi. Mums jau nav varianti, jo mūsu grupā Spānija, Islanda, Austrija, es zinu, bišķi pa Islandu vairāk, tur arī nāks pretīm veči, nenāks jaunieši pretīm. Bija mēnesis artroskopija, tad 7 mēnešus nevarēju sportot, nevarēju palīdzēt izlasēji. Bet tagad jau esmu atpakaļ, jau nospēlēju pāris spēles arī Spānijā un esmu gatavs palīdzēt komandai. Labi sadzinies. Nebija citu, ko darīt. Saulīt ar mazliet bija jāizbauda un svārzālīt nebija svešajā. 6 handbolisti ikdienā spēlē profesionālajās līgās ārzemēs, kamēr atlikušie kandidāti pagaidām savu meistarību slīpē tepat Latvijā. Jā, un fināla turnīrām tikai pasaules kausa gatavojas arī mūsu jaunās basketbolists U17. Šodien bija pirmā pārbaudas spēle tā pret Čehiju, kā mūsējām veicās arī Andris Auziņš. Pasaules kausa U17 meiteņu izlasēm sāksies tieši pēc mēneša, un Latvijas jauniešu izlase šovasar ir vienīgā mūsu komanda pasaules fināla turnīros. 16 planētas spēcīgākās izlases savās mājās uzņems Čehija. Pirmajā pārbaudas spēlē pret pasaules kausa saimniecēm Čehietēm Ilzes Osas Klebovickas vadītajai meiteņu izlasei bija īsts spriedzes un rakstura rūdījums. Neskaitāmas vadības maiņas, bet pēdējā pusminūtē vadībā jau čehietes. Pēdējais vārds gan mūsējām, taču 1,4 sekundes bija par maz, lai izspēlētu bumbu līdz metienam, un 61 pret 62. Un, pēdējo sekundžu auta izmešanas, tas ir tāds labs arī priekš meitenēm pārbaudījums, lai saspringts galons atrisināt sev par labu. Toties priecēja, ka latvietis cīņā par atlikušajām bumbām šoreiz bija veiksmīgākas. Pasaules kausā pretiniekos mums ir Austrālija, Kodivārā, Amerika. Mēs neesam augumā centimetros garākā komanda, bet daudz lietas ir jāizdara lejā tieši uz parketa vairāk cīņa pēc atlaicošajām bumbām. Šeit meitenes labdarbu izdarīja. Rīt abas komandas tiksies atkārtoti. Līdz pasaules kausa sākumam Latvietiem priekšā vēl 5 pārbaudas spēles ārzemēs. Jā, tādi tie jaunumi sportā dienā, kad sāks pasaules kausa futbolā, tas sportā tātad, un Ilze Golubeva par gaidāmo laiku. Vislabāk!